Šis ir difrakcijas režģis, un ar tā palīdzību var novērot dažādu objektu spektru. Pavērosim, kāds spektrs ir gāzizlādes lampai, tikai ne šādai, kādu gan jau visi esat redzējuši, bet gan caurspīdīgai, kurai var redzēt, kas notiek iekšā. Iedarbinot lampu, varam redzēt, kā tajā ar gaiši zilganu gaismu spīd gāze. Tagad paņemsim difrakcijas režģi un paskatīsimies caur to uz lampu. Ierasto varavīksnes krāsu vietā redzam zilu un zaļu, tādu saplūdušu ar dzeltenu krāsu. Lai krāsas būtu labāk atšķiramas, aizklāsim lampu tā, lai būtu redzama tikai neliela sprauga. Tagad mēs varam daudz labāk izšķirt atsevišķas krāsas, jeb kā viņas sauc fiziķi spektrālās līnijas. Interesanti tas, ka katram ķīmiskajam elementam šīs spektrālās līnijas ir nedaudz citādas. Ja vēlies, vari uzlikt šo video uz pauzi un pamēģināt atpazīt, kurš tieši ķīmiskais elements ir iepildīts eksperimentā izmantotajā lampā. Pareizā atbilde pēc 3, 2, 1, un tas ir dzīvsudrabs. Pats apakšējais spektrs. Varam salikt abus attēlus kopā un pārliecināties, ka spektrālās līnijas tik tiešām sakrīt. Es atļaušos nedaudz ignorēt luminiscences lampas uzbūvi, lai nenovērstu uzmanību no galvenā jautājuma, kāpēc šīs lampas spektrs ir tik ļoti neparasts. Lampā zemā spiedienā atrodas dzīvsudraba tvaiki, parasti maisījumā ar kādu inertu gāzi. Lampas konstrukcija nodrošina elektronu plūsmu virzienā no katoda. Šie elektroni, satriecoties ar dzīvsudraba atomiem, liek tiem izstarot gaismu. Taču kā tieši tas notiek? Lai saprastu, mums nedaudz jāzina, no kā sastāv atoms. Atoms sastāv no kodola, kurā ir protoni un neitroni, kā arī no elektroniem, kuri atrodas visapkārt atomam. Elektroni var atrasties dažādos enerģijas līmeņos. Problēma gan ir tāda, ka gan pašus elektronus, gan enerģijas līmeņus, kuros tie atrodas, ir visai grūti vizualizēt. Tāpēc parasti tiek zīmēta atoma enerģijas līmeņu schēma. Aptuveni šādi izskatās enerģijas līmeņu schēma dzīvsudraba atomam. Katra horizontālā līnija reprezentē vienu enerģijas līmeni. Līnijas ir diezgan daudz, tuvāk augšai tās atrodas tik tuvu, ka zīmējumā pagrūti atšķirt, kura ir kura, taču bez panikas es iekrāsošu tās, kuras mums interesēs. Atomu daba ir tāda, ka elektroni drīkst atrasties tikai šajos enerģijas līmeņos. Tie nevar atrasties kaut kur pa vidu. Pievadot enerģiju, mūsu gadījumā kārtīgi iebliežot atomam ar citu elektronu, mēs varam uzsist elektronu uz augstāku enerģijas līmeni. Tur tas ilgi nepaliek un nolec atpakaļ, lieko enerģiju atbrīvojot fotona veidā. Fotons, gaismas mazākā daļiņa, ir atsevišķa video vērts koncepts, taču šobrīd mums ir svarīgi zināt, ka fotona, ja tā var izteikties, krāsa ir atkarīga no tā enerģijas. Proti, katrai gaismas krāsai atbilst savs fotons ar savu noteiktu enerģiju. Šī sakarība ir aptuveni attēlota schēmā ekrāna labajā pusē. Atgriezīsimies pie enerģijas līmeņu schēmas. Šeit ir iespējamas dažādas elektronu pārējas, taču dažas ir stipri izteiktākas nekā citas. 3 no redzamajām spektrālajām līnijām rodas, kad elektroni nokrīt no šī līmeņa, kura enerģija ir aptuveni 7,73 elektronvolti. Pārējot uz līmeni, kura enerģija ir aptuveni 5,46 elektronvolti, rodas zaļas krāsas fotons. Pārējot uz 4,89 elektronvoltiem zils fotons. Un pārējot uz enerģijas līmeni, kura enerģija ir 4,67 elektronvolti, rodas violetas gaismas fotons. Blāvi zilajai līnijai atbilst pārēja no 9,22 elektronvoltiem uz 6,70 elektronvoltiem. Savukārt dzeltenā līnija patiesībā ir divas ļoti tuvas pārējas no līmeņiem 8,85 elektronvolti un 8,84 elektronvolti uz līmeni ar enerģiju 6,70 elektronvolti. Protams, šeit notiek arī citas pārējas, to skaita tādas, kas ir ārpus mūsu redzamības diapazona. Piemēram, šīs pārējas rezultātā rodas ļoti stipra ultravioletā gaisma, kuras dēļ man viss video bija jāfilmē aizsargājot acis no lampas starojuma.
Precīzākus pāreju un enerģijas līmeņu aprakstus var skatīties NIST datubāzē. Links būs video aprakstā. Mēs noteikti vēl atgriezīsimies pie šīs tēmas citos video, bet tagad man ir 2 aši paziņojumi. Pirmkārt, ja jums patīk kanāla darbība, mani var atbalstīt Patreonā. Tur ir visādas eksperimentu aizkulises un diskusijas. Otrakārt, septembrī startēs jauno fiziķu skolas 16. sezona. Tava iespēja jau skolas gaitu laikā iepazīties ar akadēmisko vidi, izzināt studiju un darba iespējas STEM jomā Latvijā un arī ārpus tās.